Labs rīts, kungi. Labrīt. Ostram Baltijas kauss, otrā diena drīz startēs, bet vakardien bija jums ļoti laba. Trešā vieta pagaidām 22 komandu konkurencē. Mārtiņ, kas bija tavi 3 labākie mānekļi? Man kārbētīm mazie bleķīši. Nu, tad parādi, pastāst. Tad skatāmies. Jūs ir vīperīts, 1,5? 2 vīperīši. Nē, 1,2. 1,2. 2 vīperīši, tie man ļoti labi strādāja. Sofija 1,2, šī krāsiņa un vēl viena. Tā ir interesanti. Tā nav baigi. Jā. Un, protams, tā hantiņa. Mazie hantiņi. New Driver, jā. Un šito alfiņu arī vajadzētu izcelt. Izcili. Tu pamatā taisīji rezultātu ar šūpiņu. Tikai vienīgi. Kā tev gāja vakar? Bija jautri. Un uz ko tu ķēri un kas bija tavi labākie 3 Man mānekļi? pamatā bija SR Pepino. Šis te. Oho. Tad šis ir belgošais. Jā, Moka. Moka? Jā, ar seklo mēli. Ar seklo mēli, bet uz tādu ātrāku tīšanu. Jā. Un trešais? Trešais. Ei, nu tu varētu šeit neslēp, re, kā viņš slēp. Tā pirmkārt nav šēla. Tā, man liekas, tas ir jaunais Gravity. tas ir Paradox, jā. Paradox, Gravity. Jā, tāds te. Katrā ziņā neitrāla krāsiņa, tāda mierīga krāsa. Vakar bija ļoti saulēja. Jā. Super, paldies, Veči Maleči, 3. vieta. Nu, tad skatīsimies, kāds būs Šodien finišs only kārbēts mums būs. Šodien mums only hardbait. Jā, viņi būs viena no tām komandām, man liekas, ka vienīgā, kas spēlēs visu dienu tikai ar hardbaits, jo šodien ir miks, ka var izmantot arī gumijas mānekļus. Veči cietus riekstus jums. Jā, Jau ir. Labrīt, es jūtu, ka pēc sieras mažo. Tu kaut kāds siermaizītes taisi? Jā, speciāli šitā aromāts otrai dienai. Bet, ja nopietni, tad Baltijas kauss, Ostram Baltijas kauss, 2. diena. 1. diena, rezultāts. Rezultāts ir labs, vismaz mūsu komandai. Jā, 1. vieta. Izdevās noturēties 1. vietā. Kas tev strādā vislabāk? Principā viens no pamats, kur Timon Pepino. Pepino, SR versija, tāda seklā ejošā versija, kas iet, praktiski 20-30 cm dziļumā. Jā, principā palielina rekur. Tie ir plus minus līdzīgi horizonti, reku 2 Mokas. nākoši. Viena ir klasiskā moka ar seklo mēlīti arī. Var tālu aizmest. Un otra ir fat moka. Jā, var tālu aizmest, novadīt vajadzīgā horizontā, un principā mēs tā arī lasījām. Tev pamatā wobleri deva rezultātu, vai ne? Jā, tāpēc, ka ar šupiem vienkārši, kas saka, neiebrauc sākumā, netrāpīja, un tad attiecīgi ar šitiem visi aizgāja, un arī tajās zivīgajos sektoros, kur bija, un ar šito varēja pietiekami ātri strādāt un nezaudēt tempu. Man bija tā, ka man 60% deva rezultātu tiešām arī wobleri, un kaut kāds apmēram 40 varēja pielasīt ar šūpiem. Arī pārsvarā vieglāki, mazāki, neitrālām krāsām. Un no wobleriem arī šis bija viens no tiem favorītiem, un tā kā tu rādīja arī moku, moka arī bija man Šodien iesim bišķi citā disciplīnā. Šodien Anatolijas velk uz gumijām vairāk. Jāizmanto visas priekšrocības, lai noiet ceļu līdz galam. Viss nekas vēl nav beidzies, 9 stūris priekšā. Tieši tā, tur ļoti blīvi piecinieks iet. Tas, ka mēs esam 3 punktu priekšā, tas ir atspēlējums vienas spēles laikā. Turpat ir, es teiktu, 12 komandas ir kaut kādu 6-8 punktu robežās, kas nav nekas daudz. Jāstrādā. Turamies. Nu ko, labrīt, čaļi. Ostram Baltijas kauss, 2. diena. Vakar jums ļoti labs rezultāts. Praktiski var teikt, ka turpat pie trīnieka 24 punkti, 4. vieta, bet tikpat, cik ir 3. vietai, un puspunktiņš mazāk nekā 2. vietai. Tā kā absolūti esat cīņā. Kas jums vakar vislabāk strādāja? Rūda, sākšu tevi. Pirmkārt strādāja, nebija tā, ka viens māneklis visu ķēra, bet visu laiku uz kaut kādu maiņu. Sākumā vislabākais, seklais Pepino, rozā it īpaši. Visforšākais bija tā mazā feta mociņa. Man tā izlidoja. Jā. Un tad ieslēdzās zaļais ar melnu metāliņu. Ļoti interesants šūpiņš, tas tāds, es teiktu, nav izplatīts starp sopmaņiem. Jā. Starp citu, jā, man arī viens no... Zaļa metālika. Es redzēju vairākiem zaļa metālika. Tad šitais 0,2, laika pa laikam normāli ķēra. Un tūle 1,4. Uz beigām man šitais. Rīsiņš. Noris Raiss 30. Tā krāsa. Klasiskā, vai ne? Ik pa brīdim iestrādājās. Super, Maleči. Maleči, ko darīsiet šodien? Turpināsiet hardbait? Nē. Zaļais līkais. Zaļais līkais, jā. Tā ir pārbaudīta vērtība šim ūdenim. Ļoti tiešām viens no, laikam, visrezultīvākiem mānekļiem. Kad var gumijas iemest. Tas gan.
Jūs esat ļoti stipri arī gumijās, tā kā visticamāk tā cīņa būs ļoti, ļoti sīva līdz pat pēdējiem iegājienam. Un es domāju, ka mēs redzēsim jūs finālos. Tā kā veči aiziet, turās un tiekamies dīķi. Pie dīķi. Labas rītas, good morning. Good morning. Jonas, Gustas, great play yesterday. The second place after the first day. The top 3 lures for you and you yesterday. Pepino? Pepino. Shallow runner. No, it's medium runner. Yeah, it's medium. Medium mocha. Mocha? Mocha. This is special color. This is limited color. Yeah, and meat. New one, no, a small one. A small one, yeah. And PAL 3.8 and the PAL 2.5. Great. Yeah, it's. You will play today as well, hard bites, or it will be mixed? We are not so strong, so we play like all players with soft lures, with soft rubber. lure, yeah. But you are strong, guys, and this is the new world champion in the team and the individual ranking as well, fishing from the boat. Gustas, new world champion. Yeah. Congrats once more from Trout League and from me. You are great guys, great players. See you on the pond. Okay. Visiem labs rīts, visi smaidīgi runā, priecājās, un īstenībā mums tiešām prieks jūs visus šeit redzēt. Austrum Baltijas kauss. Šodien mēs visus aicinām izmantot hardbaits, bet varēs arī izmantot silikonu. Par noteikumiem viss skaidrs, man liekas, ka jautājumu vairāk nav. Mēs gribētu jūsu priekšā stādīt 3 labākās komandas pēc pirmās dienas. Sāksim ar 3. vietu. 3. vieta Glāšķūņa pūtēji, Viktors Salimgrājevs un Mārtiņš Bābris. 2. vieta pēc pirmās dienas, 24,5 punkti. Galva kablistīm, Jonas Čivinskas, Gustas Juzeleskis. Nākam priekšā. Un 1. vieta pēc pirmās dienas, 27 punkti. Team Unitika, Anatolijas Livdāts, Kristians Godiņš. Tas ir trīnieks. Sāksim 8:30. Tā kā laiks vēl ir pagatavoties, ieņemt vietas, ieņemt sektors. Lai lieliskas cīņas, tiekamies pie dīķa sektoros. vieta. Pirmais finālists Džakal Timon, Jakučunas un Kondratovičs. 36,5 punkti.
108 zivis. 5. vietā. Tīma Raterbaits, Egle un Kinerts. Rudolfs, Oto Egle un mūsu Barbara Streizanda. 37,5 punkti, 109 zivis. 4. vieta, un jāsaka tā, ka šo sacensību pārsteigums, kas pierādīja, ka nepadodieties līdz pēdējiem, jo viss ir iespējams. Vakardien 11 punkti, šodien visas uzvaras, 38 punkti, 95 zivis, komanda Žemaiteje, Vasilauskas un Žilinskis. 3. vietā Galva Kablistīm, Jonas Čivinskas, Gustavs Jozolskis, 42,5 punkti, 103 zivis. 2. vieta Ukraine 1, Mohnatko Ikorenčevski, 43,5 punkti, 104 zivis. Un līderi pēc pamaturnīra, bet jāsaka tā, ka pēdējās tūras gāja smagi. Tas visiem jāzina. 1. vieta Unitika, komanda Unitika, attiecīgi Anatolijas Livdāns un Kristiāns Godiņš. 45 punkti, 118 zivis. Noskaidrot attiecīgi 6 labākie. 1. 2. vieta izlaiž 1. kārtu, attiecīgi var atpūsties. Ceturdaļfināli ir noslēgušies, tālāk tika abas lietuviešu komandas. Vienā pārī beidzās ar rezultātu 11-6 un otram pārim 17-13. Vienā pārī gāja baigi sīvi 7-7, otrā pārī bišķīt lietuviešu sportists bija atradis labāku āķīti, un viņš beidza ar rezultātu 10-6. Principā tagad pusfinālos tiekās Unitika ar komandu Galva Kablis un Ukraiņu komandā ar otru lietuviešu komandu. Pusfināli mums ir noslēdzušies. Pusfināli bija tādi nervozāki bišķīt, jo izšķīra pa vienu zivi abos pusfinālos. Šajā pusītē beidzās rezultātu 6-5, tālāk tika Unitika komanda, un blaku sektorā tika tie, kas arī iepriekš noķēra 17 zivis, tas ir Vasiļauskas ar Žilinskas. Tā kā tagad spēlēs Unitika ar Vasiļauskas un Žilinskas par 1. vietu, un Ukraiņu komanda ar Team Galva Kablis par 3. vietu.
Fināli ir noslēdzušies. Baigi spraigi gāja čaļiem, ja viena zivs izšķira uzvarētājus. Ja. Uzvarētājs redzēsiet apbalvošanā, bet beidzās ar rezultātu 11-10 lielais fināls, un mazais fināls beidzās ar rezultātu 10-5. Tā kā tur otra komanda atrada bišķi labāku atslēdziņu pie zivs, tā kā uzvarētājus redzēsiet apbalvošanā. Austram Baltijas kauss ir noslēdzies, un mēs varēsim ķerties klāt apbalvošanai. Šī speciāla balva no jauna sadarbības partnera T-Road, kas ir interesants veikals, 10 000 jēnu. Tātad tie nav eiro, bet jēnas. Tā, lai nepārprastu. Ja? Nominācija ir tai komandai, kurai drusku pietrūka līdz fināliem. Trešā vieta ir nopelnīta smagā cīņā mūsu draugiem no Ukrainas. Saša, Ģima, Aleksandra Moknatko, Ģima Korinčevski. Trešā vieta. Молодцы. Жив? Здоров? Не очень. Ну, жив. Не здоров, но жив. Так, kausi, medaļas. Otrā vieta, man liekas, ka šīs dienas lielākajam pārsteigumam komanda lieliski nospēlēja visas dienas garumā, tika līdz fināliem, bez zaudējumiem, zaudēja tikai pēdējā cīņā. Otrā vieta Mantas Vasiļauskas un Giedrijus Žilinskis. Анатолий Ливданс и Кристиан Годинч.